Saulē spīdot, 19. maijā atklāta supersprinta kausa izcīņa, trasa ierastā, Tepera motorsporta komplekss, šoreiz gan ar savādāku braukšanas konfigurāciju, kur lielākais panākuma iemesls noteikti bija teicams sniegums autokrosa trases smiltīs. Tam piekrīt kaut vai dugoto Žiguļu ieskaitē braucošais Edgars Grīnītis. Izaugsme kaut kāda ir bijusi un patīkam paši ļoti trasa. Pirmo reizi esmu Smiltenē un ideāla trasa. Vislabākā no supersprintiem, ko es esmu braucis. Bet, jā, labi, interesanti. Savas kļūdiņas ir bijuši un bija, bet, katrā ziņā labi priekš pirmās reizes šim trasē. Kur kļūdēs? Kļūdījos tur apakaļejošā līgumā. Nesagāju šķērsām un gan arī tādā apmelītē iebrauc iekšā, bet tas ir vienīgā kļūdiņa tāda, ko es pats. Un pirmais brauciens sanāca tīrīt trases pārējiem, 3. numurs. Pēdējā iemesla dēļ Grīnītis ieguva vien 3. vietu. Vietu augstāk pirms viņa finišēja Ingus Kalniņš Kalnieks. Pērnais supersprinta laureāts ne uz ko augstāk pat nevarēja cerēt. Pārāk daudz zaudēts pirmajā braucienā esošo ķibeļu dēļ. Jā, sākumā sajūgt, pedāls vēl noliecās pirmajā braucienā, bet tagad jau viss ok. Arī otrajā braucienā bija viss ok? Jā, bišķi pa lēni, bet tā bija labi. Zolīt. Visu ziema bija priekšā to mašīnu remontā. Tā sanāca augstumā, negribās neko darīt. 3. brauciens, tas tev atbildīgākais, jā. Uzvar jau tikai viena. Jā, protams. Jāmēģina pēc iespējas labāk. Taktika kāda? Tā pilna. Ar pilnu nesanāca. 3. braucienā ātrākais bija ziemas sprintos manītais Kauls Tēts. Pirmie braucienā sanāca labi, otrajā tā ne visi, bet jāmēģina tā 3. jāmēģina. Kas 2. notikās? Nezinu. It kā likās bez kļūdām lielām, bet nezinu kā. Citiem paveicās labāk sanāca vai tā apmēram kaut kas. Par plašu puis brauc. Iespējams. No ziemas pieredis uz sānslīdēm vairāk. Bet viss sanāk, var uzvarēt, jā, tad ko tagad rādīsi? Mēģināšu pēc iespējas ātrāk. Tā arī bija. Trasa noriņķojot visagresīvāk, Kauls tika pie kārtējās uzvaras. Šādi viņš arī sacīkstē pirmais. Aizmugures piedziņas klasē sensācija. Šajā disciplīnā apsolījies startēt ziemas sprinta laureāts Kristaps Daģis. Tieši šoreiz viņš bija tālu no piedestāla. Vasarā tas ir normāli. Tas nav tā bijis, kad es tur baigi pa priekšu brauku. Jāmācās. Jātaisa tehnika, jābrauc. Es pirmajā tur tā taustījos, braucu tur tā kā ziemā. Tā švaki bija galīgi, vēl sodu dabūja. Otrajā jau tā brīvāk, plašāk un rezultāts arī bija labāks. Tad 3. jāmēģina vēl priekš skatītājiem, tad droši būs vēl labāk. Kristap, tev vienīgajam turbo motors visā klasē. Ir jā, bet kumeļi tāpat tur. Cik viņi ir, tik viņi ir. Par uzvarētāju šaubu nebija. Gundars Tīdmanis esot labākais pirmajā braucienā, nākamajos neparādījās, uzteica motors. Šādas slavas lauri tika pēdējos gados nepārspētajam Andrim Voveram. Jā, kāpēc Vovers pirmajā braucienā tikai 3? Tīdmaņi brauc ar savādākām riepām. Es braucu savādākām, iespējams, ka tur arī atbilde ir. Uzlikām tādas pašas riepas, kā viņiem bija. Aizgāja 2. brauciens. Tās ir lietus riepas, bet ārā lietus nav. Tur jau laikam tā sāls. Uz grunts viņas strādā un izskatās, ka ir labas esam. Bet redzēsim pēc rezultātiem pašās beigās, kuram bija pareizākā izvēle. Pagaidām liekas, ka tām lietus riepām ir jāstrādā šodien saulainajā dienā. Uzvaru Voveram rokā, lai gan strauju favorītu virzienā te soļo Edgars Stralla. Pirmajā braucienā it kā baigi sadomājies, ka ta brauks, ta būs, it kā nobrauc labi, bet izrādās rezultāts tāds, nekāds. 2. braucienu mēģina kaut kā, izrādās ir labi. Tā, ka pats īsti nesaprot, kā jābrauc, bet 2. brauciens sanāca labi pagaidām. Ar pusgāzīt es tā jūtu vienkārši 2. brauciens, lai iebraukt tajā 2. vietā. Varbūt, ka mierīgāk bišku pabrauc, tā kā sāku bišku ko padomāju, kā un ko, un tā redzēs to 3. kā ta brauks. 3. braucienā Tralla arī bija stabils, un 2. vieta iegūta. Priekšpiedziņas ieskaitē līdz 1,6 litriem, Allužu līderos esošais Gunis Lielkājs šoreiz par uzvaru nesapņoja. Galvenais bija pieredināt jauniegādāto Žiguli. Veco tak pagājuši gadu apgāzu uz jumta. Šogad bija jāņem jauns. Un iet, šito var vinnēt? Var vinnēt, bet vakar tik saskrūvēja pēdējās skrūvis un galīgi nemāku braukt. Neesmu pieradis. Stūri cietāka un pamīkst atspers un visādas vainas ir. Tās uz nākošo novērsīs.
Sapratu, jo tu te vēl gribi supersprintā braukt. Kāpēc gan ne? Nedēļas nogali forši pavadīt kādu vaini. Lielkājas teperī 3. cerības uzvarēts atstājot Andra Aleksejeva rīcībā. Šim sportistam sev no labākās puses bija jāparāda pēdējā braucienā. Nē, nu cik parādīt, vēl nezinu, ko parādīt. Mācos braukt tikai. Otrais brauciens jau parādīja visu. Nu, varbūt, bet nu kļūdas arī nezinu, kā tagad būs, nevaru pateikt. Īstenībā drusku pieklibo vēl mašīna nav sagatavota. Šādi tad nevar atrast robu īsto. Šobrīd saki, kā pa kalniem un kā pa lejām. Tieši tā arī man ir. Jo laikam redz vecāks cilvēks, ja esi, tad tā ir. Vairāk tā kā gribās ātrāk, bet nevar sabalansēt vēl. Pēdējā braucienā Aleksejevs gan piekāpās Kristapam Feldmanim. Šādi Andris 2, Kristaps 1. Ties pats Feldmanis pirms pēdējā brauciena šaubījās par uzvaru. Vēl jau nav rokā, tagad otrajā braucienā esmu 2. Par sekundi Andris Aleksejevs tomēr ielika, tagad visu izšķirs 3. brauciens. Tur zini, kur tā sekunda pazuda? Zinu, pa grunti. Nu, tagad es ceru precīzāk pabraukt un es ceru uz uzvaru, jā. Tagad tik jādod virsū būs. Tā grunts tā īpatnēji. No rīta puses vispār bija ļoti mīksta. No rīta, jā, bet man paveicās, ka es braucu tā kā pa vidu. Mana klase izbraucot no sākuma, es tikai beigās braucu. Nu, tā man tāds kā bonusiņš. Priekšpiedziņas ieskaitēja virs 1,6 litriem, intrigas gan, kaut vai pirmajā braucienā ugunsgrēku piedzīvoja titulētais Sandis Laukšteins. Visa motortelpa ir ar eļļi. Tā doma ir, kad ar kārbas eļļi. Varētu būt, ka kārbā ir rops un viss sajūg telpā, viss sajūg slid ar eļļu un eļļu uz kolektoru nokļuva un aizdegās. Brauciens visā visumā būtu bijis ļoti labs, es uzskatu. Jā, visu to, ka es nākot pa kalnu lejā, jau man slidēja sajūgs un līdz finišam nobrauc un zaudēja 2 sekundes pirmai vietai un bija 3. Tad, varētu būt, ka būtu bijis labi. Starp citu, ārpus līderiem bija jaunieši no Valmieras. Rallijas šos pārmācījis. Runā Ģirds Vītiņš. Mērķis jau ir rallijas un te ir jābrauc, tā kā katrs līkums pēdējais, bet rallijā jau vairāk prātīgi un ātri reizē. Bet te ir acis kantains un jāspiež tas pedāls visu laiku ir. Nav jau tā kā rallijā tas nebūtu jādara, bet tur tā kā drusciņi mazāk tas tā un piesardzīgāk jābrauc. Man, piemēram, pirmajā braucienā sanāca aizķert riepu ar aizmugurējo buferu. Dabūju 30 sekundžu sodu, un tad vēl pašā sākumā tur saķēros. Bet no otrajā braucienā jau bija tīri labi. Pēc šādu sanceņu likstām uz uzvaru tiecās Modris Žentiņš, pa ziemu uzstādot savā mašīnā 2 litru motoru. Kāpēc tā? Lielāka konkurence, interesantāk, lielāka cīņa, viss notiek, kā teikt. Sanāca, jā, tiešām šo trasi pieprotas. Kļūdas neredzu. Forši šogad forši iet. Pagaidām vismaz iet forši. Trasa laba, līdzena un patīk. Šajā braucienā kaut kas jāpanāk? Jābrauc, ko darīs. Pirmajā pataupjāmies, bišķiņ manā pusasimta, bišķiņ tā problēmas ir un tā. Jābrauc normāli līdz galam. Diemžēl Žentiņš pēdējā braucienā 3. priekšā palaižot Jānu Cīlēnu un Sandu Laukšteinu. Jā, Laukšteinam uzvara, sacīksts beigu galā startējot ar aizlienētiem auto. Vientiltu piedziņas dugotu auto ieskaitē visu dienu dominēja 3 valmierieši ar Jānu Cīlēnu priekšgalā. Viņi visi dalīja vienu auto. Tieši tā, ziemas starplaikā šī trijotne savā kaujas aparātā iemetināja drošības karkasu, un tagad visi startē sev jaunā ieskaitē. Konkurence tagad mazāk! Jā, tas gan slikti, kad maza konkurence. Mēs 3 paši esam un Raivis vēl tikai būtu vēl kāds. Poišai jums tur astē sēž? Nē, jā. Mēs paigi labi mašīni iet. Savstarpējā cīņā arī vinnēt? Jā, ir, bet tu ir. Sekundi tikai knapi starpā. Rambols un Beriņš var tev noķert? Var. Tik nav pie mašīnas pierasts. Vārds arī minētajam Salvim Rambolam. Tieši viņš atradās uzbrukuma pozīcijās Cīlēnam. Mūždien otrai! Jāmācās braukt. Jāpaņem no Beriņa Jāņa grāmata, laikam jāpavās. Palielam, jā. Kas pietrūkst? Nezinu. Parasti asfaltā bija spēcīgāk, šodien kaut kā neiet. 2 mašīnas brauc, laikam tāpēc. Tai mašīnai dūgas iekšā, it kā smagākā. Varbūt. Labi, mēģināšu apdzīt Cīlēnu. 3. braucienā, tad prātīgi vai uz pilnu? Uz pilnu. Rambols gan tikai spēja nosargāt savu 2. vietu. Cīlēnam gan šī perfekta sacīste un uzvaru rokā.
Trešais Raivis Poišs. Jā, vai valmieriešus viņš var noķert? Izskatās, ka nē pašlaik. Ļoti, ļoti smagi. Kaut kas jāinvestē, naudu būs mašīnā, laikam ar standarta motoru neko līdz netiek. Vai tu šiem tur pa 50 zirdziņiem vairāk? Nu, ne pa 50, par kaut kādiem prognozēja 30-40 būs. Bet ziema bija gara, vai taču sameklēt kādas sporta kloķenes? Ziemā bija citi atgadījumi, kā rezultātā tika vienkārši savesta kārtībā mašīna, lai vismaz var startēt. Saprat, avārija šai mašīnai esot uz traileri. Jā, tieši tā. Dugoto pilnpiedziņas mašīnu ieskaitē garlaicība. Te cīnījās tikai viens sportists – rallija sprintista Jāņa Patmalnieka dēls. Viņš šitā turpinās, drīz rallija sprintā jābrauc tev nevis fāčam. Protams. Galvenais tik pilnu gāzi turēt. Bet tiešām smūkāk nekā fāči, manuprāt, izbraukt. Cenšos. Ilvars labi iemācīs braukt. Ilvars Abraменko, jā, tas vienmēr teica, brauc nāvē, mašīnas dzelžus izlocīs. Protams, viņš saka vienmēr pilnu gāzi, viss būs kārtībā. Tiešām apmierinājums, viss pēc plāna? Man, jā, it kā liekas pašam viss labi sanāk, viss iet no rokas. Tu tikai vienīgais klasē esi. Nu jā, tas stulbi, bet nu, nekas. Tātad Patmalniekam jaunākajam formāli sacīksta. Lielāka konkurence bija citā pilnpiedziņas ieskaitē ar atmosfēriskajiem motoriem. Tur vien trešais, bērnu labākais Edgars Savens. Pirmajā braucamā es paliekas, ka braukt nemāku. Es nezinu, tagad jau kaut ko bišķi sāk rokas kustēties. Jātrenējās. Motors arī karsts? Nē, tehnika viss ir kārtībā. Pašam kaut kas nav īsti kārtībā. Un nedaudz ir kaut ko laikam jāieliek naudiņa vēl riepās un tā tālāk. Nevar malā sēdēt, kaut kas ir tomēr jāiegulda, lai braukt ātrāk. Uzskatīsim šo par treniņu. Uz grunts vispār šogad neesmu braucis, tāpēc arī tāds rezultāts. Viss ir likumsakarīgi. Uz uzvaru pretendēja Arts Upīts un Ins Dimiņš. Vārds pēdējam. 10 mēneši nebija braucis, bet būs jau labi. Tik jāgāž. Nav šoks par Avenu rezultātiem? Nu, kāpēc? Es domāju, ka gan jau viņš arī nobrauks pēdējo labi. Trešajā braucienā, kas jāpanāk? Pirmajam jābūt. Kā savādāk. Tā trasa tagad vēl taisnāk. Nu, tad jau varēs arī ceturtajā ieštepselēt go. Līdz šim nebija sanācis. Nē, trešais gals. Pēdējais brauciens izšķīra šīs klases uzvarētāji, tāpēc ko par to visu saka Arts Upītis. Te gan sišanās, tā teikt, trešais brauciens visu izšķir. Nu, tā šobrīd sanāk. Tad reizēs kā būs. Pirmajā braucienā kur paklupi? Nu, kamēr piešaujās, jo pirmā sezona man ir supersprintā un kamēr saprotu, kas ir kas, jo es visu laiku pa sniegu slidinājies. Pirmajā braucienā jau tur tā 2 centimetri bija pļura cross trasa. Nu, tas ir pa maz, lai slidinātos. Te jādomāja savādāk jau. Tā kā viss būs labi. Bija ar Upīts šajā klasē pirmais, Dimiņš otrais. Starp citu, tā kā pilnpiedziņas ieskaitē ar turbomotoriem, skatītājos bija pērn labākais Kārlis Nebars, visiem iepriekš viņa ēnā braucošajiem bija izdevība uzvarēt. To vidū bija arī Aigars Bajārs, rallista Zigurda Kalniņa apmācīts. Ko šis pastāstīja jaunu? Ir viss savi knifi droši ir. Un šur tur pa sekundei pieliek klāt, kopā sanāk labi. Līdz uzvarei būs grūti, pat trīnieku cīnīsimies. Kurš tad tev tavuprāt ir neķerams? Pagaidām Kristaps. Tur ir sekundes 4 priekšā. Mazais Feldmans, man liekas, 2 reiz jaunāks par tevi. 2 reiz jaudīgāka mašīna. Bajāram šajā sacīkstē jāsmierinās ar 4. vietu. Priešā viņam aizskrēja Mārtiņš Mietiņš, Zigurds Kalniņš un minētais Kristaps Feldmanis. Kāds spriedums par Feldmani ir Vigo Rubenim? Čāls brauc ļoti labi un tehnika ļoti labi un tā kā cepur nost, tur nav ko pielikt, neko atņemt. Beidz, tu 4 gadus zini šo supersprintu, viņš labi ja 2. Ja godīgi otro, zinu. Otro gadu brauc, jā. Te jūs vienādas spēles noteikumos, jā. Ko trešajā braucienā? Nu, vai nu visu, vai neko. Kaut kā tā. Nenošķilies? Nē, Feldmanim perfekts sniegums. Visos braucienos uzrādīt absolūti labākie laiki. Ar to arī apsveicam. Esam pa ziemu pabūvējuši mašīnu, arī šitā trasē tāda kā mūsējā, visu ziemu esam nobraukājuši, pirms 2 nedēļām vēl patrenēties atbraucām. Es saprotu, mehāniķis tai mašīnai ir pats čempions Kārlis Nebars.
Jā, tagad mums Kārlis pataisa un ļoti labi. Tiešām liels paldies Kārlim. Tagad tiešām nekas nelūst, viss iet, viss ir kārtībā. Ir kaut kas trešajā braucienā jāpanāk, man liekas, jau ķipīts kabatā. Nu, trešo tīri pieredzes pēc laikam jāpabrauc. Nu tā, pamācīties, kaut ko kļūdiņas pāranalizēt un tā.